Sveicināti Čaula TV skatītāji. Man sauc Jānis, un raidījumā Pavāra skolu es mācīšu un mocīšu savus raidījumu viesus vienkārši pagatavot arī sarežģītas lietas. Kā tev sauc? Kristiāna. Kā es teicu, man sauc Jānis. Nu, esmu sagatavojis tev ūsainu pārsteigumu. Tā. Tortiljas. Krējums, sīpoli, burkāns, meksikāņu salsa, adžika, tomāti, vistas filē, saldā paprika, siers, šausmas, kas vēl? Te ir vēl paslēpsies. Avokādo un citrons. Un Ciploki. viss virtuves karalis ciploki. Šodien taisīsim ēdienu, kas saucās burritos. Burritos spāņu valodā nozīmē ēzelītes. Tā, sāksim to, tu nomizosi burkānu. Visus filē mēs sagriezīsim. Nu, visus mēs griezīsim, teiksim, nosauksim viņus tā palielos gabalos. Ne lielos, ne mazos, vidējos. Ja. Visus filē ir diētisks produkts. Man ļoti patīk visu filē, bet galvenais viņu nepārcept, lai viņi nav sausi. Ja? Mēs viņu apcepsim un noņemsim nost. Un pēc tam pievienosim jau, kad dārziņi būs apceptušies. Principā visu mēs tagad ņemam nost jau. Līdz galam nav jāapcep. Viņi nav jāapcep, viņi iekš ir, esmu to parādīšu. Lielāku gabaliņu, tad viņi ir vēl jēla iekšā. Ja? Tagad liekam burkānu. Ja burkāni ir cieti, viņus vajag bišķiņ nedaudz ilgāk apcept, bet tas būs ātri. Es saku, mums burritos, tāpēc ir sastāvdaļas būs lielos gabalos, lai viņi neizcepās, neizsautējās, lai uzturvērtība viņiem paliktu iekšā, tur viss vitamīni, tā, lai mēs ar lielo karstumu nenobandām. Jo ilgāk ceptā, tad jo ātrāk pazūd vitamīni. Jā, tieši tā. Un tagad ķipulot viņu vajadzētu sasmalcināt, teiksim, 3 daiviņas. Baigi ar tauku daudzumu arī nevajag pārspīlēt, jo tagad tie dārzeņi izdos sulu. Tur mums olīveļi ir pannā. Varbūt to nedaudz pieliešu klāt. Jo mēs vairāk liksim tauku, mums būs treknāks un līdz ar to netika veselīgi. Tā, tagad mēs pievienosim ķiploku. Ķiploks iedos uzreiz smaržu. Man ļoti patīk ķiploks. Ļoti patīkam garšu, gan svaigā, gan termiski apstrādātā veidā. Termiski apstrādātā veidā viņš aromātu vairs nedod mums, komunicējot ar citiem cilvēkiem. Tomātu mēs liksim klāt, protams, arī garšai, bet arī, lai viņš dotu sulu, ja, un tur sāk sautēties nedaudz. Pielikām piparu un pielika atpakaļ vistiņu. Ir tas mirklis, kad mēs varam pievienot sāli. Sāli nekādā gadījumā nevajadzētu lietot, kas ir smalkā sāla. Sāls lielos daudzumos nekad nav laba, bet tā nav tik laba. Mēs arī nezinām, kas tur īsti iekšā ir. Bet lielā rupjā sāls, viņi arī ir labāk, viņi lielākos graudienos, viņš lēnāk garāk tur pakūst karstā ēdienā. Daudziem ir pieredzams arī sāli uzbērt, viņš vēl ir pagājuši. Ļoti nepareizi. Sāli vajag pēc iespējas mazāk. Sāli vienmēr
par piebērsni, bet ja viņi būs par daudz, tad praktiski nav iespējams viņu izlabot. Tagad pieliksim garšvielu. Garšos var likt kādas vēlamies, bet mēs tā liksim pikantā garšvielu, kur arī pipari klāt. Šeit nav sāls šinīs garšvielā. Vajadzētu mēģināt izvairīties no garšvielām, kurās ir sāls. Ja? Tāpēc, kad sāli mēs varam pievienot, ja tad garšvielas saturā ir sāls, tad mēs nevaram īsti kontrolēt, cik daudz tur mēs sāli pieliekam. Un tagad pieliksim aso mērcīti klāt nedaudz, jo tas tomēr meksikāņu ēdiens ir. Var likt arī asos piparus klāt. Šī mērce ir asa pietiekoši, ja, un būs tikām garš. Pārpilīt arī nevajag, mēs dzīvojam Latvijā, tomēr. Kaut gan... Garšo jau ļoti labi. Es tev nevaru nepiekrist. Tā, kamēr tagad mēs varam slēgt ārā jau. Viss mums dajies, jo vīste jau ir gatava. Viņa jau bija pusgatava, un tāpatās, kad mēs viņu noņēmām, ielikām šķīvīti, viņi turpina tāpatās vēl. No karstās eļļas. Jā, tāpēc karsta eļļa ir apkārt, un viņi, teiksim, dajiet vēl. Viņi tādu nevarēja ēst, tāpat viņi vajadzēja, jo jēlu visu, tāpat kā jēlu cūgaļu nevarēs. Jēlu lielopgaļu, jēlu jēragaļu. Vista obligāti ir termiski līdz galam jāapstrādā, jo tur vista ir salmonellozes pārnēsētāja, ja? Un tikai ar īpaši pārbaudītām olām var viņus ēst jēlas. Ja? Tā, pieliksim tomātu klāt tagad pašās beigās. Tagad pa to laiku mēs sagatavosim avokādo mērci, ko sauc par guacamole. Avokādo mērci mēs pagatavosim tādu. Avokādo vajadzētu būt mīkstam, kā šis ir. Ja jūs nopērkat veikalā, ja nav mīksts, nopērkat, teiksim, vairākus avokādo, viņi ir cieti, vai pāris dienas nolikt uz leduskapa, uz palodas. Viņš ātri dejies līdz konsistencijai. Jā. Pārgriežam uz pusēm. Šis ir ļoti gatavs, kauliņš jau pats ārā. Un kauliņi atdalījusies. Tur miskas slējāt, nemazlimē. Un avokādo tā kā saldējumu no trauciņa izgrabjam ārā. To tu var izdarīt vienu otru. Tas jums brīvas, to liekas arī vērš ķiploku, kuru nav vairāk, ja? Notīrīt. Pieliksim klāt ķiplociņu, kā es teicu, tomēr, lai tās baktērijas vienmēr mūs pamūk projām. Un piespiedīsim klāt citronu šulu. Sāli mēs neliksim, jo ēdiens tāpat būs sāļš, ja būs vēl sieras sastāvā, tā kā var likt arī sāli. Un ļoti garšīgs, ļoti var uztaisīt vairāk. Mēs viņu pat cik izmantosim uzreiz, ja tu taisi mājās vairāk, teiksim, vairākam dienām kauliņu, nevajag mest ārā, bet ielikt iekšā. Jo avokādo mazais muļķītis domā, ka viņš vēl ir dzīvs un nepaliek tumšs. Abas divas? Abas divas, jā. To laiku mēs esam ieslēguši jau cepeškrāsni 200 grādu temperatūrā, lai viņa būtu silta. Jo, mēs tortillas plāciņos tīsim iekšā pildījumu par tortillas plāciņu. Savā pirmsākumā viņi vispār bija no kukurūzas miltiem, pat īstie, pareizie, teiksim, nosauksim tādi. Veselīgāki. Viņi arī veselīgāki, jo kukurūza ir glutēna nesaturošs produkts. Šī ir no kviešu miltiem un ar kukurūzu kopā. Taisīja viņas pavisam vienkārši kukurūzas miltu un ūdens. Uztais masu, izrulē un bez taukiem uz karstas vai pannas vai karstas virsmas apcep un viss tā viņa gatava. Tāda ir, bet, protams, tehnoloģijas, mārketinga, garšas pievieno dažādas, tagad var dabūt tur visādām ar
graudiem iekšā, ar zaļumiem un visādas dažādi izmēri, lielāks, mazāk. Mēs taisīsim vidēji izmēri. Pieliksim klāt ķiploku un tādā veidā paspiedīsim. To tu var arī darīt. To liek paņemšu citronu sulu. Daudz viņu nevajag. Citronu sula arī aiztur to oksidācijas procesu. Tā, sarīvēsim sieru. Tā. Sākumā uztaisīsim, tātad pirmo mēs taisīsim tā saucamo mājas vai restorāna variantu. Tortilu. Ieliksim pildījumu. Paņemsim karoti. Tā būs vieglāk. Viņu vajag pildījumu mēs izlīdzinām. Tā, lai viņš būtu iemērīgi. Ieliksim iekšā sieru. Un tad, tāpēc arī ar to sāli nevajag aizrauties, tāpēc, ka sieras arī sāras ir. Un to pildījam tā, lai viņš stingrs tas rullīts. Ja kāds kaut kas izkrīt ārā, nav tik traki. Un uzliksim bišķiņu pa virsu arī. Viņš iztīsies smukāk. Burtiski uz minūtēm 3-4 karstās cepuškā, jo viņš ir gatavs, viņš ir ēdams jau. Tā sieras izplūst un paliek tortila nedaudz kraukšķīgāk. Tas burritos vēl nav līdz galam pabeigts, un mēs viņam liksim klāt mērci un vēl. Tad šis mums ir jāpabeidz jau uzreiz, jā. Tātad tāpat liekam pildījumu. Bet šeit tikai mums vajag atstāt tādu maliņu, ko mēs aizbraucīsim ciet. Ieliksim sieru. Avokādo mērķis mums ir vēl. Šeit tātad viss būs iekšpusē jau. Jā, te viss būs iekšpusē. Mums meksikāņu mērķis. Ļoti šitā man patīk salsa. Viņa ir pikanta, nav baigi asā. Un vēl nedaudz krējuma. Tagad mums ir jāizrullē tā. Jā, tāpēc mums viņa ir cieta. Jā. Paņemsim palīgā foliju, kas mums saturēs kopā īpašo. Tas mūsu recepti sagatavo to foliju. Mēs ielikām diezgan daudz, ja. Skatos, tu baigi gribēs, tas tavs draugs laukā arī gribēs. Un galvenais, lai viņi arī stingri un aiztaisam. Šeit lielāk būtu labāk, ja. Liekam šitien te klāt. Mēģinam to galiņu aiztaisīt ciet. Šitā te. Un tagad diezgan stingri. Tā mums, teiksim, ja vajag kaut kur iet, ja mēs varam čik aizlocīt cieto, ja? Sākam ēst, noplēšam to no. Noliksim šeit. Otru tagad jāierulē tev. Es, teiksim tā, mēs uzlikšu varbūt. Panna smaga. Tik daudz, kā iepriekšējais nelikšu, lai vieglāk aizrulēt ciet. Viss tā ir nekāda vaina nav, kas mums tā. Vairāk viss.
Otru mūsu burritos. Otis. Tie maliņi kraukšķīgi, ja, palikuši. Lai smukāk būtu, viņš pārgriezis kā tajos pusītēm. Uzbērsim vēl nedaudz sieru, kas to viņās arī izkusīs. Mums būs cepts un viegli kausēts sieras. Daudz avokādo. Pēļi. Meksikāņu salsa. Kā smukari spēlējās krāsas. Aprocis vienmēr pasniegšanu, kā puisim tagad pasniedz. Vienmēr pasties, lai maliņas ir tīras. Var arī uzspēst nedaudz pāris pils citronu sulu. Dos ar tādu svaigumu. Nu, garšosim. Jep. Es garšošu to, ko ietini tu. A tu pagaršo to, ko ietinu es. Jā. Tortillas meksikāņu gaumē. Lai pagatavotu šo ēdienu, veikalā jāiegādājas meksikāņu salsa, tortillas, 2 gabali paprikas, 3 tomāti, Krievijas siers, tomāta mērce, vistas fileja, ķiploks, burkāni, krējums, avokādo un citrons. Lai labi garšo! Šodien pavārskolā iemācījos gatavot burrito un izrādās pavisam vienkārši. Apcept sveiki dārzeņi, vistas fileja un mazliet asu garšvielu. Labu apetīti!